Nekas jūs mājās. Arī pavasarī mēs izaicinām veiksmi, intuīciju un prātu, lai rastu atbildes uz 20 jautājumiem. To šovakar darīs arī divas komandas, kas šeit studijā. Madaras komanda un Pētera komanda. Komandas. Vispirms jānoskaidro spēles noteikumi. Jūs, Madara un Pēter, jūs esat beiguši ekonomikas augstskolu. Jā. Vienā kursā mācījāties? Nu, gandrīz, jā. Pēters tā kā gadu vecāks. Jūs tad sveicinājāties vai tagad tikai? Mēs dzīvojam arī kaimiņos, tāpēc sasveicināties mēs sasveicināmies. Kaimiņu būšana tātad. Bija pārsteigums, ka viens otru ieraudzījāt šeit? Mēs no rīta ieraudzījām trolejbusu Pieterā. Bet nezinājām, ka braucam uz vienu to pašu galvenmērķi. Kolosāli, mazs pārsteigums. Būs iemesls vakarā nosvinēt, vai ne? Kaimiņiem jāturās kopā arī. Man ir viens iesildīšanās jautājums. Vai jūs varat komandas pateikt, kas notika pirms 3 gadiem? Bija pirmais VIP raidījums. Kāds Madara zini? Laba atmiņa. Tiešām, mums ir 3 gadu jubileja. Aplaus jums, aplaus mums. Paldies! Mēs pēc tam vēlāk ar tortēm. Mums jāķerās ir pie lietas. Mums vajag noskaidrot VIP spēles finālistu. Tā būs kāda no jūsu komandām. Mums jānoskaidro, kura komanda sāks. Bet pirms tam noskaidrosim spēles noteikumus. Katrai komandai būs 10 jautājumi. Katrs jautājums ir 100 punktu vērts. Atbildot nepareizi vai izmantot papildu iespējas, punktu skaits dilst. Finālā tiek tā komanda, kur saglabā visvairāk punktu. Pārdomām būs 30 sekundes. Spiediet pogu, lūdzu, 30 sekundžu laikā. Ja jūs to neizdarat, tad es jums vairs nepiešķiru papildu iespējas, ja tādas jautājumā ir. 4 jautājumi būs ar 3 papildu iespējām, 3 jautājumi ar 2 papildu iespējām, 2 jautājumi ar 1 papildu iespēju, 1 jautājums bez papildu iespējas. Noteikumi skaidri? Jā. Madara, jūs vairāk svaidiet, Pēteri, jūs sākat elpot. Labi? Ļoti labi. Mums jānoskaro, kur komanda sāks. Madara, jūs vilksiet manu labo vai kreiso, vai ne? Jā. Manu labo vai kreiso? Kreiso. Kreiso. Jūs sākat spēli? Labi. Mārtiņ, Juri, cik viegli ir sagramot to, ka komandas kapteini ir sieviete? Labi, es saprotu, ka tā ir tava māsa un tā ir jūsu meita, bet tomēr. Nu, vienkārši. Ja? Nav nekāda problēma. Tieši tā, nav nekāda problēma. Ideāli. Man priecē, Madara, jūs jūtaties tā, kā kapteine? Skatoties uz citām komandām, jā, bet mūsu tā kā ģimenes iekšēnē es domāju, ka mēs visi esam vienlīdzīgi un būs ļoti forša spēle. Madara Daģe, komandas kapteina rīdziniece, strādā mediju aģentūrā par projektu vadītāju. Beigus Rīgas ekonomikas augstskola, ekonomikas un biznesa vadības specialitāti. Kādreiz spēlēs šahu, patīk daba, teātris, sapņo kādreiz aizbraukt uz Himalajiem. Esat gatavi? Jā, labi. Madara, es saprotu, jūs gribat revanšēties par pirmo spēli, ko jūs piedzīvojāt pirms 3 gadiem. Nu, negluži revanšēties, es domāju, mēs vienkārši gribam izbaudīt to vēlreiz. Vēlreiz? Jā, negluži zaudējumu, bet spēli. Nu jā. Cik jums bija punkti jūs atceraties pirmajā spēlē? 670. 670? Jā. Pretniekiem bija 720. O, ļoti labi. Spēle bija, principā, kur izšķīrās visu pēdējā jautājumā, ja? Nu, gandrīz. Jā. Ļoti labi. Es ceru uz tādu pašu vēlreiz. Mēs arī. Jūs arī, tikai iznākums otrādāk vajadzētu būt. Labi. Pirmais jautājums būs par faktiem. Kas Latvijā sākās šī gada 20. martā 13:02 minūtēs? Pavasaris. Bet tātad mums ir meteoroloģiskais pavasaris. Un mums ir... Nē, nu pavasaris. Nu, viņš vienmēr sākas 21. un 20. martā. Nu, kas cits varētu tajā laikā sākties? Nu, sākam pavasarī. Loģiski, kas var būt vēl pēc idejas tādā laikā? Nu, pavasaris, bet tikai mazāk pareizi saka, nu, nevajag kaut kādu piebildi. Nu, es domāju, ka pavasaris. Nu, loģiski. Mārtiņš Daģis, kapteinis brālis, strādā par juristu advokātu birojā. Nākotnes sapnis kļūt par tiesnesi. Nedēļas nogales pavada laukos, Kuldīgas pusē iet medībās, spēlē šahu, spēlē basketbolu, futbolu un volejbolu. Tad mūsu atbildi ir pavisam vienkārši, tas ir pavasaris. Pavasaris. 20. martā 13:02 minūtēs sākās pavasaris. Atbilde ir pareiza. 1000 punktu jums jau ir?
Vēl. Jā. Otrais jautājums. Būs par transporta vēsturi. Kurā Eiropas pilsētā kā 2. 1900. gadā atklāja metro satiksmi? Tad pirmā varētu būt Londona, jā? Man liekas, Londonā bija sanāk. Kaut kur savotas, ka Budapeštā ir pirmās. Jā. Jā. Es saku, Bet paņemam kaut ko pārliecinamies. 30 vai 50? Es domāju, 10. 10? tā pilsēta jau pavilks kaut kas. Es saprotu, tas man ir mūsina vienmēr. Juris Daģis, kapteinis tētis, strādā uzņēmumā Renda par IT speciālistu, multifunkcionālu personu, kas daudz lasa un interesi par jaunu zināšanu iegūšanu nerimst. Jaunībā strādājis operā, tālāk joprojām šis kultūras žanrs visvairāk interesē. Patīk dzīve laukos, īpaši rudeņos, kad no meža var atgriezties ar pilnu sēņu grozu. Nu jā, labāk paņemam to pārbaudam. Tad mēs paņemsim 10 punktus. Viņas abas divas ir pirmās. Tā kā Budapeštu gribās, ja? Ir divi varianti, Londona un Budapešta, un tad mēs ceram, ka 10 punkti varētu būt tāds maz āķīts. Nē, pirmā. Pirmo metro līniju šajā pilsētā atklājas svinīgā ceremonijā grandiozās pasaules izstādes laikā. Jā, tas varbūt jebkur. Nē, tad pasaules izstāde tas ir Parīzē. Parīzē? Bet arī Londonā bija pasaules izstāde. Parīzē es to uzcēlu. Tas ir gadu divu. Jā, tornis bija ātrāk. Nē. Tad arī vēl Parīze nāk klāt. Man jau arī likās Parīze. Par to Budapeštu īsti neesmu dzirdējis, ka tur bija ātrāk. Paņemam vēl 30 punktus? Mēs sakam Parīze. Es domāju, ka jāņem. Jāspiež. Ņemam? Es domāju, ka jāpaņem. Drošības pēc, ne? Jāpaņem. Bišķi nosina kaut kas. Tad, diemžēl, dēļ 10 punktu papildu iespējas mums radās trešais variants. Mums tika atbildēts mūsu sākotnējais jautājums. Pasaules izstāde bija, bet pēc 1900. Jurim visu laiku kaut kas vārās galvā. Jā. Nu, tāpēc mēs paņemsim 30 punktu papildu. Lai pārvarētu mulsumu. Tieši tā. Lūdzu. Sitē salā atrodas viens no pasaulē populārākajiem turisma objektiem. Tā likās, jo Londona ir pirmā un Parīze ir otrais. Budapeštu galīgi nebija dzirdējis, bet labi, tā būtu jābūt. Tātad, ja jautājums ir, kurā Eiropas pilsētā, tad mēs sakam Parīzē. Pēter, kā jūs domājat? Mēs domājam, tā ir Parīze. Pēters jau uzreiz esot sapratis, ka tā bija Parīze. Protams, Sitē salā atrodas Parīzes Dievmātes katedrāle, un tā ir Parīze. Atbilde ir pareiza. Londona, nemaldos, bija 1863. Trešais jautājums. Daba. Termofobi ir organismi, kas spēj dzīvot un vairoties tikai relatīvi zemā vai relatīvi augstā temperatūrā. Termofobi baidās no siltuma. Termofobija būtu loģiski, kad vairoties zemā. Ja viņi baidās no augstas temperatūras, es nevaru iedomāties neko citu. Papildies pēc arī nav termofobija. Termo silts, baidies no siltuma. Jā, piekrītu. Nu, tad vairākums no mūsu komandas slēdz par to, ka termofobi spēj vairoties tikai relatīvi zemā temperatūrā. Jūs esat termofobi? Nē, Es domāju, ka Latvijas laikapstākļos ir jābūt. nedrīkst būt termofobs. Termofobs. Atbilde ir pareiza. Mārtiņ, pikniks uz ledus. Jā. Tev kā termofobam. Jā? Par brīnišķīgo domu gājienu. Sarunāts, jā? Paldies. Paldies. Lūdzu, nav žēl. 4. jautājums. Sports. Kurā valstī 2016. gadā notiks pasaules čempionāts florbolā vīriešiem? Pagaid, šis, ka tik nav Latvijā. Nu, automātiski ņemot vērā to, ka jautājums ir par salīdzinoši nezināmu faktu, gribas domāt, ka tā ir Latvija. Jā, Latvijā florbols ir tomēr. Jā, man liekas, es esmu dzirdējis arī, ka viņi tagad dabūja to labo vietu, ka viņiem nākamajā čempionātā ir cerības, ka mājās varbūt trīniekā. Jā. Viņi šoreiz izkrita, viņi parasti iepriekš bija 4. Tagad atkal viņi izkrita kaut kur jau 4. finālā. Un tad visi cer uz to 16. gadu. Tad neņemam, nepārbaudam. Es domāju, ka jā. Tad mēs sakam, ka tā ir Latvija. Vispār es uzdrīkstēšos teikt, ka Latvija ir florbola lielvalsts. Jā, un mēs esam pelnījuši, lai šeit notiktu 2016. gada pasaules čempionāts. Atbilde ir pareiza. Ar vīriešu un sieviešu komandas ir spēcīgas. Latvijā. Sievietēm, manuprāt, pasaules čempionāts bija jau uz kādu laiku, vai ne? Jums joprojām ir labs rezultāts. 960 punkti. 5. jautājums. Mitoloģija. Itāļiem Lupo Manaro, Slovākiem Vulkudlak,
Lietuviešiem vilkolakis, kā šos mistiskos briesmoņus sauc Latvijā. Vilkacis? Tu riktīgi zini? Nē, nu. Es taču domāju, mums vajadzētu, nu, jāpēc tiem saknēm tā izskatās vilkos. Tas lakas arī tur, nu. Vajadzēja bērnībā lietuviešu valodu mācīties, kā mums vecmā viņi mēģināja. Vilkolakis, nu, tikai vilkacis varētu būt. Un tas, bet paņemsim no 10. slāvu valodas, tas laku, viņiem kaut kā bija plāviem arī tas bija. Nu, bet ja tu neesi 100% droši pārbaudam ar 10. Nu. Es domāju, ka mēs esam droši, bet drošības pēc tad paņemam. Nu, pārbaudam, ja nu tur kaut kas pilnīgi savādāk. Drošības pēc paņemsim 10 punktus papildēs, bet mēs domājam, ka tas varētu būt vilkacis. Vilkacis. Aha. Patoloģisku stāvokli, kura laikā pacients sirgst ar iedomu, ka viņa iemājojas šis radījums, psihiatrijā apzīmē ar terminu likantropija. Mēs to terminu nezinām, bet ir taču daudzreiz dzirdēts, ka cilvēki domā, ka viņi ir vilkaši. Nē, nu jā, es saku, vai tu varētu būt kaut kas cits, ko cilvēks domā? Nē, vai ne? Es domāju, šis tāds, nu, mums, es domāju, ka mums vispār ir ļoti maz mītiskie tēli, ko mēs varētu apsvērt, tāpēc es domāju, ka paliekam. Nu, un arī tas varētu būt tāds stāvoklis, ka cilvēks domā, ka viņš ir vilks. Nu, vajadzētu būt kā, vilkas, tas ir, arī cilvēkā. Visu laiku tikai pāriet tas stāvoklis naktī, teiksim, nebija kurā. Mums ir filmi vēl kāds cilvēks. Tad mēs paliekam pie mūsu sākotnējā varianta, ka tas ir vilkatis. Vilkolakis. Mārtiņ, tu teici, ka Omi jums gribēja mācīt lietuviešu valodu? Nu jā, bērnībā. Viņi ir tā kā no lietuvietu pati, un viņi centās, bet mēs tā nekad neiznāca īsti. Mamma zina pāris tādu, nu, parastu sarunu valodu, bet mēs tā tikai paldies lūdzu un aču un tā. Esmu maziņš agurkelis, nebaidos, es vandinelis, jā. Vilkolakis. Tagad jūs zināsiet, vēl vienu vārdu lietuviski. Ir vilkatis. Pieņemt arī vilkacis. Jā. Atbilde ir pareiza. Vai Madarai izdosies tikt pie labāka rezultāta nekā tas bija pirms 3 gadiem šeit pat Vipložā? Noskaidrosim pēc mazas pauzes. Jums ir 950 punkti, esam pusē. 6. jautājums. Vēsture, ģeogrāfija. Kurā Skandināvijas valstī 20. gadsimta sākumā bija mazāk iedzīvotāji nekā tolaik Latvijā? Latvijā bija apmēram tikpat. Es vienīgais vēlējos būt Norvēģija. Es arī domāju, tāpēc, ka viņiem pēc tam veicināja dzīves. Somija bija Krievija, bija Helsingfors, bija liela pilsēta. Jā. Un Zviedrijā noteikti. Zviedrija bija karalists arī. Jā, man liekas, tā īsti nav, bet Dānija nevarētu būt, jā? Nē. Dānija. Norvēģija, viņi tomēr bija tikai karaļvalsts no gadsimta 20. sākuma. Paņemam 20 vai neņemam? Nu, kapteini domā. Paņemam vai mēs domājam, ka neņemam? Norvēģijā bija. Jā. Un Somijā dēļ kā arī nevarētu būt vai kaut kā tam līdzīga? Madara, jums ir 2 papildu iespējas vēl. Paņemam 20 punktu papildu iespēju. Veči bija pārliecināti par Norvēģiju, Madara, nē, kundziņi. Jā, noliek pie vietas. Valsts galvaspilsēta 2011. gadā bija 2. dārgākā pasaules pilsēta. 2009. gadā dārgākā pasaules pilsēta. Nu, tad jābūt. Tad jāpiekrīt maniem Spiediet kungiem. Madara pogu, lai es tik zinu, ka viss gājiens ir pabeigts. Jāpiekrīt maniem kungiem un jāsaka, ka tā ir Norvēģija. Pēter, kā jūs domājat? Mēs domājam, arī piekrītam, ka tā varētu būt Norvēģija. Pēc otrās, gan pēc respektīvi papildu iespējas. Kaimiņš vicina uzvaras karogu. Jā, atbildi ir pareizi. Tā ir Norvēģija. Man tikai ir viens jautājums vēl. Sakiet, lūdzu, Madara, kā tu tagad atspēlēji šos 20? Uzmani, bet zināšu pareizā atbildes kādu citu jautājumu. Jā. Kungi, lūdzu, negrauziet viņu pēc tam. Protams, kāda runa. 7. jautājums. Heraldika. 1991. gadā dibinātās Baložu pilsētas ģērboni ir attēlots balodis vai varde? Varde. Man liekas, ka varde. Varde, jā. Baložu ģērboni ir varde. Tas kaut kur ir manīts. Tāpēc, ka viņi porvos. Mums laiks ir padomā. Mēs varam ļoti izcēt, laikam atbildēt. Papildus, vai mēs tāpat neņemsim terminēšanu, ja mēs nezinātu. Bet jā, man liekas arī vārdi kaut ko dzirdēt. Tāpēc, ka kaut kad es par tiem dzīvniekiem domāju, tāpēc domāju, porvos viņi iebūvēti, citā Baložu pilsētā, tāpēc ir vārdu dabūjuši. Nu, tas sakam. Nu, tad Āķīgais jautājums. uzticēsimies tēta atmiņai un intuīcijai un teiksim, ka tā ir varde. Baložos varde. Tieši tā.
Tad jautājums, kāpēc viņi nesauc par varžu ciemu, piemēram, bet par balkonu? Īsāk varbūt. Kūdras purvos. Jā, ērtāk varbūt. Pareizi, Juri. Stāsts ir par kūdras purviem pamatā. Līdz ar to arī vārdi turpat līdzās. Atbilde ir pareiza. Nu, jauki. 8. jautājums. Nauda. Saint-Pierre un Miquelona ir salu grupa Atlantijas okeāna ziemeļdaļā pie Kanādas krastiem. Kā sauc šajās salās lietoto oficiālo naudas vienību? Miquelona, Saint-Pierre. Francija, franki. Bet tad vajadzētu būt uz eiro. Tur vispār varianti daudz, jo labi, tas angļu, tas franču, no tās Kanādas. Bet tā pašā laikā kaut kur jau ir tā franču valoda. Tur ir franču puse. Tur tā kā... Jā, bet tu domā, ka te var eiro tad? Es domāju, paņemam. Mums jāņem 50? 50. Mēs paņemsim 50 punktu papildus spēju. 50? Lūdzu. Tā ir oficiālā naudas vienība Eiropas monetārajā savienībā. Tad bez liekām diskusijām teiksim, ka tas ir eiro. Tas ir eiro. Jeb eiro. 50 punktu papildu iespēja noslaucīja jebkuras šaubas. Eiro ir pareizā atbilde. Jums ir vēl 2 jautājumi. Es atvainojos vēlreiz atgādināju, cik jums bija pirmajā spēlē? 670. Mums ir daudz labāk šodien. 9. jautājums. Ievērojami cilvēki. Šī gada martā par Romas katoļu baznīcas pāvestu Francisku I kļuva Jorge Mario Bergoglio. Kā sauc pilsētu, kuras arhibīskaps viņš bija kopš 1998. gada? Buenos Aires. Riktīgi. Bet es 100% atceros, ka bija liela pilsēta. Argentīnas. Kas Argentīnā vēl liels pilsētas? Ja mēs kaut kur Buenos Aires, man neliekas, ka Buenos Aires. Brazīlijā ir galvaspilsēta. Rio de Janeiro, tas ir Brazīlija. Nē, man liekas, jābūt Buenos Aires. Es uzskatu, ka Buenos Aires pieskats vairs ir galvaspilsētā. Jā, īstenībā, jā. Arhibīskaps, jā. Tad mēs teiksim, ka tā ir Argentīnas galvaspilsēta Buenos Aires. Buenos Aires. Atbilde ir pareiza. Buenos Aires un visu Argentīnu gavilēja 2 dienas, kad pacēlās melnie dūmi, pacēlās virs Vatikāna. Baltie dūmi, atvainojas. Jā. 880 punkti, bet vēl viens jautājums. 10. Latvijas pilsētas. Nosauciet iedzīvotāju skaita ziņā mazāko Latvijas pilsētu. Pilsēta, tā ir. Domāju, pilsēta. Novadis pat zinu, bet pilsēta. Tur var būt Durbe. Kādreiz skatījās kā apējus mazāk, bet kad sataisīja tagad tās jaunās mazās pilsētas. Alsunga, kad man liekas, ir pilsēta. Alsunga ir, man liekas, jā, bet viņi mazina. Te jāņem, bet domājam, cik mēs ņemam. Zagmēt, es nezinu, paņem 50. Baigi dārgi. Bet tāpēc viņi zina, ka nemam 50, jā, te varbūt izpildu kas. Mēs tagad te par baloru varbūt mazāk. Mēs paņemsim 50 punktu papildus spēju. Jūs teicat, baigi dārgi. Jā. Ja spēlē pirmie, tad tā ir. Pilsēta atrodas 13 km attālumā no Grobiņas un 23 km attālumā no Liepājas. Pāvelost? Nē. Pagaid. Kā es teicu? Durbe, jā. Durbe. Bet viņi ir tik tālu, viņi nav tuvāk? Nē, ir tik tālu. Ir tik tālu. No Grobiņas, Alsunga ir tuvu tālāk. Kas tur vēl ir pa ceļu? Ēdole. Tas 13 km attālumā no Grobiņas vienīgā, ko es redzu, ir Durbe. Man arī liekas, jā, ka tur nav Grobiņa, jā. Tā kaut kur... Saka, mums citoriem tāpat nav galīgi. Tad mēs teiksim, ka tā ir Durbe. Jūs esat bijuši Durbē? Caurbraucot. Caurbraucot. Tikai. Jūs braucat, jums tur kādas darīšanas tajā pusē visu laiku? Radi dzīvo Kurzemē diezgan. Es pie radiem braucu. Tā kā nākamreiz brauksiet pie radiem. Tā vienkārši neizbrauciet cauri. Varbūt izmetiet vēl kādu loku. Sakiet, Durbe! Jā, dārgi. Durbe! Mēs dēļ jums saglabājām 50 punktus. Burīgi. Ja nemaldos 628 iedzīvotāji. Oficiāli. Neoficiāli cits stāsts. Jums ir 830 punkti. Esat apmierināti? Jā. Protams, ka jā. Kāpēc gan nebūtu?
Labāk nekā pagājušais, vairāk neko nevar. Tūlīt nāks kaimiņi, te redzēs. Nē, bet tas man labi, jā. Viņam tagad palika 830. Oi, jums jāturās. Augsts cipars. Bet paši spēles. Skatītāji, arī šovakar mēs neesam aizmirsuši par jums. Jums adresētais jautājums skan šādi. Olimpiskajos apļos nav variants A – dzeltenās krāsas vai variants B – oranžās krāsas. Pareizo atbildi sūtiet īziņā. Tajā rakstiet VIP, tad lieciet atstarpi, tad nu A vai nu B un sūtiet uz numuru 159. Kā kaimiņi spēlēja? Nu, teiksim, ļoti labi. Ļoti Jā, labi. būs grūti pārspēt rezultātu. Bet nu, mēs noteikti centīsimies, jā. Mērķis ir ne vairāk, ne mazāk 840. 840. Nē, mans mērķis ir panākt 830. Tā būs interesantāk. Tā būs kapteiņa cīņa vēl, protams. Kapteiņa Visiem būs interesantāk. Jā. Es vispār gribu 830. Kas ir jūsu stiprās puses komandai? Nu, es domāju, stipro pušu skaitā sports, geogrāfija, vēsture, jā. Finanses? Nu, finanses pats par sevi. Finanses, jā, bet jau nav finanšu jautājumu, ko tā jau nav stiprā puse. Kaut ko sarēķināt mēs, es domāju, ka varēsim. Kaut ko saskaitīt Excelī varēsiet. Excel tabulot nebūs, piedošana. Žēl. Tātad mērķis jums ir 840 punkti. Ne vairāk, ne mazāk. Pēteris Miķelsons, komandas kapteinis, rīdzinieks, mācījies Rīgas ekonomikas augstskola ekonomikas un biznesa vadības specialitātē. Strādā finansu jomā, patīk sports un aktīva ceļošana. Bērnībā piedalījies raidluku ierakstos, jo vecstāvs Maigonis Ozols bijis Latvijas radio skaņu režisors. Mēs sākam ar mūziku. Pirmais jautājums. Nosauciet ievērojumu 19. gadsimta vācu komponistu, komiskās operas Nirnbergas meistardziedoņa mūzikas autoru. Vācu komponists, kas varētu būt. Vāgners nāk prātā pirmais. Vāgners varētu būt. Viņš arī 19. gadsimtā arī bija, man liekas. Jā, opera Vāgners. Tagad ir tomēr Vāgnera 200 gada. Jā, un tas būtu... Nībela un Gredzens. Varbūt paņemam 10 punktus, vai mēs atbildam? Paņemam 10 punktus, jā. Nu, mums lūdzu 10 punktu papildīs. Lūdzu? Jā. Opera Dio Mīkrēslis ir komponista vērienīgās operu tetraloģijas Nībelunga Gredzens noslēdzošā daļa. Nu, mēs varam atbildēt. Jā, tātad, kā mēs zinām, šī Vāgnera 200 gada, un tad šis komponists ir Rihards Vāgners. Pilnīgi pietiekami, lai es pateiktu, ka atbildi ir pareizi. Otrais jautājums. Ķīmija. Kā sauc ķīmisko elementu, kura nosaukums radies apvienojot divus vārdus? To skaitā vācu valodas vārdu ar nozīmi vilks. Es domāju, ka tas ir Wolf un tas ir Wolframs. Jā, es piekrītu. Es domāju, ka atbildam. Nu, mēs diezgan ātri vienojamies par atbildi, un tad atbildi ir Wolframs. Tētis gan klusēja. Nu, jūs tā mentāli, jā? Tētis vairāk angļu valodu pažina. Ok. Wolframs ir pareizā atbilde. Visticamāk, papildu iespējās būtu kaut kas par spuldzītēm, visticamāk. Trešais jautājums. Interesanti fakti. Uzskata, ka Liepājā amatnieku namā glabājas pasaulē garākās dzintara krēles. To garums ir 12,3 vai 123 metri. Nu, principā 50-50, jā. Būtu droši vien viens jāņem bez papildu iespējas, ko jūs sakat. Jā, labi. Bet esam jau tur iegājuši. Es kā vairāk uz 123 metriem, bet labi varbūt paņemot to papildu iespēju. Andis Orbidāns, kapteiņa draugs, pabeidzis Rīgas ekonomikas augstskolu, šobrīd strādā par finanšu analītiķa celtniecības nozares uzņēmumā. Interešu vidū ir kalnu riteņbraukšana un basketbols, kā arī kvalitatīvu filmu skatīšanās. Papildu iespēju ņemam. Ok, ņemam. Nu, mēs tomēr izlēmām šajā jautājumā. Nespēlēt akmeņu šķērs papīrītes, bet... Jā, nu tomēr paņem šo papildies pēc 40 punktu vērtībā. Nu jā, lūdzu. Dažādos avotos ir uzrādīts atšķirīgs krēļu svars no 19 līdz 60 kilogramiem. Līdz 12,3 metri, tas ir diezgan vieglas tās krēles būtu. Tie ir mazi gabaliņi. Ir mazi gabaliņi. Un tam jābūt. Tas ir
Ja, ir kilograms. Tas ir kaut kur no šejienes līdz turienes. Jā, bet metrā ir kilograms. Metrā ir kilograms? Kāpēc tā domā? Tas krēlīts ir maziņš, zinājums, tāds mazi, tie pāris grami, kas saka 123. Labi, tad es domāju, kur tas ir. Jā, tā varētu būt. Nu, papildu iespēja varbūt ļoti nepalīdzēja, bet, jāiet uz lielo. Mēs iesim, teiksim, 123 metri. 123? Tas tā kā Usains Bolts sāk skriet un tad vēl... Kamēr nobremzēja. Kamēr sabremzēja. Bet, ja tās ir garākās pasaulē, 12 varētu būt kaut kur vēl. Nepieklājīgi būtu, vai ne? 12 metri, ja garākās pasaulē. Atbilde ir pareiza. 123 metri, kā izrādās. 4. jautājums. Eiropas valstis. Somijā Saima jeb Saimā, Polijā Šņardvīs, Rumānijā Razims jeb Razelms, bet Latvijā. Ko es domāju, it kā tajā Somijas uzreiz ir kā... Jā, liekas uz Saimā, bet Saima arī varētu. Rumānijā nedz Razims, nedz Polijas, Šņardvīs. Polijā, man liekas, bija kaut kas cits tomēr, ne, kā jums šķiet. Jā. Nu, mēs kaut kādas... Kaut kādas Saima vienkārši. Ņem uzreiz jau 30 kaut kādas vai... Varbūt ņemam to 30. Mēs kā šobrīd varam atļaut. Jā, tad ņemam 30. Konsultējoties ar komandas biedriem, mēs izlēmām paņemt 30 punktu papildies. 30 punktu papildies pēc. Lūdzu. Ungārijā Balatons. Tad tas ir ezers. Tas ir lielākais, kas mums ir Lubāns. Jā, bet interesanti, vai jautājums ir... tad tas būs lielākais ezers, nevis... Konkrētajā valstī. Ungārija Balatons ir lielajā. Tad Lubāns, varētu būt. Jā, tas ir Lubāns, jā. Lubānas lielākais. Papildu iespēja lieta noderēja. Ungārijā Balatons šķiet ir lielākais ezers, un tad Latvijā tad atbilde būs, ka tas ir Lubāns ezers. Tātad, ja Ungārijā jums šķiet, ka Balatons lielākais ezers, tad jums šķiet, ka tas varētu būt Latvijas lielākais ezers. Pēter, nav pārliecības jūsu balsī? Es domāju, ka izklausījās mazliet nepārliecinošāk, bet doma ir tāda, ka jā, tā ir pareiza atbilde. Lubāns ir pareizā atbilde. Izdomājāt. Ungārijā Balatons pateica, manuprāt, ļoti daudz ko priekšā. Jā. 5. jautājums. Vēsture. Kurā Latvijas pilsētā 1967. gadā slēdza tirzniecības ostu, vienlaikus pilsētai piešķirot slēgtās pilsētas statusu? Tas varētu būt tirzniecības osta Rīga, Liepāja, Ventspils. Liepāja, Ventspils, kaut kāda Salacgrīva ir maza ostiņa, bet tā laikam nav tirzniecības osta. Bet slēgtā pilsēta, tas nevarētu būt... Tad tas bija Roja vai Mērsaks. Tad kara osta Liepāja, varbūt vienkārši tā bija varbūt Latviešu pilsēta. 67. gadā jau Liepāja bija slēgta. 67. Pēteris Miķelsons, seniors kapteiņa tētis, darbojas celtniecības nozarē, labprāt min krustvārdu Mīkls un Allaši seko līdz prāta spēlēm. Tālāk piekritis pamēģināt pats uzspēlēt. Ko mēs paņemam 20? Mēs jāņem papildu iespēju un 20, ne? 20, jā. Mums ir variants par Liepājas pilsētu, bet... paņemsim tomēr 20 punktu papildīs. Varbūt izrādās Salacgrīva, jā, beigās? Vai Roja. Vai Roja, piemēram. Lūdzu. 1967. gadā pilsētas lidostas tuvumā nogāzās pasažieru lidmašīna un bojā gāja 43 cilvēki. Tātad lidosti, kur ir Liepāja, varētu būt. Bet jau arī tā lidmašīna var lidot arī garām. Pilsētas lidos. Bet pilsētas lidos stumā. Lidos stumā, jā, taisnība, un tad tā Liepāja. Rīga visdrīzāk, ka ne, vai ne? Tad uz Liepāju varētu būt, ne? Jā. Es saku, tā Liepāja arī piekrīt. Jo 67. gadā, var sakot, vajadzēja mammai draudzeni lidot, viņa neaizlidoja uz to lidmašīnu. Aha. Cik es atmiņa neviļu. Labi, principā papildu iespēja apstiprināja mūsu sākotnējo versiju, un mēs atbildēsim, ka šī pilsēta ir... Kurā pilsētā tad Liepājā? Liepājā. Pēter, jūsu sievas draudzene neaizbrauc uz to lidmašīnu, jā? Izglābās. Jā. Tas bija Liepājā. Liepāja 1967. gadā tiešām slēdza tur ostu un piešķīra tai slēgtās pilsētas statusu. Atbilde ir pareiza. Jums ir 900 punkti, esam pusē. 6. jautājums. Sports. Jums mīļa tēma, ja? Nosauciet sporta veidu, kurā Latvijai pirmo godalgu pasaules čempionātu vēsturē 2001. gadā izcīnīja Ilmārs Bricis. Tur laikam nevajag disciplīnu, tad pietiek ar sportu, tad jā. Tad biatlons, jā. Jā.
Nu, kā jau es minēju, sports ir viena no mūsu komandas stiprajām pusēm. Ilmārs Brītis izcīnīja pirmo godalgu pasaules čempionāta vēsturē biatlonā. Atbilde ir pareiza. Tas ir biatlons. Tā vien rādās, ka spēle mums iet punkts punktā. Vai fināla liktenis izšķirsies pēdējā jautājumā? Pēc brītiņa tiekamies. Jums ir 900 punkti. Atceramies, pretiniekiem bija 830. 7. jautājums. Mitoloģija. Zeus uzvarēja Tīfonu, ugunsspļāvēju briesmoni, uzveļot tam kalnu, no kura vēl laiku pa laikam izver dūmi un uguns. Kā sauc šo kalnu? Kas teorētiski? Kā Grieķijā nezinu vienu, bet Itālijā ir Vezuls un Etna. Jā. Vezuls, kurš no viņiem ir aktīvāks šobrīd? It kā Etna izvieši tik pa laikam, Vezuls nav tik aktīvs. Tā gan. Bet tad jāpaņem papildu iespēju. Mums jāpaņem ir Paņem 20, jā. Vezuls ir Etna. Es uz Etnu, protams, jā. Bet, laikam jāpaņemam. Principā mums ir tādi 2 varianti par to, kas šobrīd arī notiek, kur izvir dūmi un kas varēja būt Grieķijas tūmā. Mēs paņemsim tomēr 20 punktus. Tā pakājē atrodas Katānija, otra lielākā pilsēta Sicīlijas salā. Jā, Etna ir Sicīlijā. Etna ir Sicīlijā, jā. Šāvam. Jā, tātad apstiprinājās mūsu viena no sākotnējām versijām. Šis kalns ir Etna. Tātad jūs domājat, ka Zeus to Tīfonu izdarīja Sicīlijā ar viņu visas lietas, jā? Jā, varbūt kaut kur tagad saistās ar mafiju, tas viss tur. Nevis ar ugunsspļāvēju briesmoni, ko Zeus kādreiz pievarēja, piekāva un apraka, uzvēl tam galnu. Tā ir Etna, atbilde ir pareiza. Jums ir 880 punkti, vēl 3 jautājumi. Man šī spēle sāk patika ar vien vairāk un vairāk. 8. jautājums. Heraldika. Nosauciet Vidzemes pilsētu, kuras ģerbonī ir attēlota grāmata ar gada skaitli 1689. Alūksne? Vecpiebalga varētu. Alūksne bija Bībeles tulkotājs. Man liekas, tas ir kāds, kas ar to varētu saistīties. Kāda vēl varianta Alūksne, jā. Grāmatas, kāds tur nav Cēsīs, nav Valmierā, nav... Kas tur vēl bija kādas? Vecpiebalga. Kāds būtu iemesls tam? Vecpiebalgā nebija kādas rozes klasiskās. Mēs paņemam kādu papildies, varbūt 30 punktus. Vai 10? Varbūt 10. Ok, mēs paņemam. Paņemam 10. Tad riskējam. Ko jūs sakat? Vai pēc tam riskējam? Tu jūties droši par Alūksni? Es nejūtos droši, godīgi sakot. Es jūtos diezgan droši. Glīka stulkoja Bībeli. Davai paņemam 10. Paņemam 10, labi. Izdomājām, tomēr paņemsim 10 punktu papildu iespēju. 10 punktu papildu iespēju. Lūdzu, 1689. gadā pirmizdevumu piedzīvoja Ernesta Glika tulkotā Bībele. Jā, vēlreiz tātad apliecinās mūsu sākotnējā versija. Šī pilsēta ir Alūksne. Alūksne. Slavenie Glika ozoli. Jā, tieši šiem notikumam par godu arī ģerbonis Alūksnē ir tāds, kāds viņš ir. Atbilde ir pareiza. Jums ir 870 punkti. Andi, Svētā Pētera sniegs. Es tev došu šo grāmatu par to, ka tu lieliski iekļaujies Pētera Miķelsona ģimenē. Ja? Paldies, jā. Paldies. 9. jautājums. Daba. Kā izpaužas dzimumu dimorfisms plēsīgajiem putniem, ērgļiem, vanagiem, piekūniem, klijāniem? Augumā lielāki ir šo putnu tēviņi vai mātītes? Teorētiski man šķiet, tas vārds dimorfisms kaut kā vairāk iet uz to, ka tās mātītes lielākas. Jā, viņam ir divas būtības. Ir bērns, tas tāds maigs un arī otrā pusē aizsargāt. Kā jums šķiet, varbūt šo jautājumu mēs riskēsim? Tomēr ir... Papildu iespēja nav. Tas ir 50-50 jebkurā gadījumā. Tad atbildam mātītes, jā. Papildu iespēja nav, varbūt pat labi, ka nav. Mums ir tendence tomēr izmantot šīs te mazās, lai arī diezgan daudz zinām. Mēs atbildēsim, ka tās ir mātītes. Un tas vārds dimorfisms, kā Andis, manuprāt, precīzi minēja, ka ir šīs te divas dabas mātītei. Viņa ir lielāka tomēr par tēviņu, tajā pašā laikā viņa ir tā, kas rada pēcnācēju. Mazliet piesargātos bērniņus, jā, tur. Jā. Madara, kā jūs domājat?
Mums dalās viedokļi par to, ka tās varētu būt gan mātītes, gan tēviņi, bet skaidru atbildi mēs nezinām. Kaimiņu komandā ir šķelšanās. Viens par tēviņiem, otrs par mātītēm. Madara, kā tu vispār šobrīd jūties, ņemot vērā to, ka viss izšķirsies pēdējos jautājumos? Mēs ceram, ka pēdējais jautājums būs ļoti grūts. Ziniet, ko tikko teica Madara? Nu, tā ir īsta kaimiņu būšana. Viņi ļoti cer, ka pēdējais jautājums būs ļoti grūts. Mātītes ir pareiza atbilde. Jums ir 870 punkti, tātad viss izšķirsies pēdējā jautājumā. Tas ir 10. Pēdējā jautājumā. Geogrāfija. Bornholma ir Baltijas jūras sala, kas gaisa līnijā atrodas vistuvāk Zviedrijai. Kurai valstī pieder šī sala? Bornholma. Kas teorētiski? Tā ir Dānija, Zviedrija, Somija. Nē, Somija tā nav Dānijai. Kāpēc tā nebūtu Somija? Mēs teorētiski mēs varam paņemt 3 punktu papildies, bet mēs arī ņemsim, vai ne? Jā, mēs paņem uzreiz 30. 30 punktu papildies pie lūdzu. Ar grāmatvedību jums viss ir kārtībā. Valsts karogā ir 2 krāsas, balta un sarkana. Jo Norvēģijā ir zils un sarkans, jā. Bet tomēr, jā, tā ir Baltijas jūra, Norvēģija tālāk. Es tikai pārbaudīju, tur tāpatās ir, ne tur ir zilā, jā. Tas ir droši Dānija, tā ir. Nu, tad mēs atbildam, jā. Nu, principā papildies pie mūsu lieta palīdzēja. Šī valsts ir Dānija, ir šis krusts karogā un 2 krāsas balta un sarkana. Jums ir 840 punkti. Madara, kā jūs domājat? Mēs piekrītam, ka tā ir Dānija. Madara piekrīt. Un tas nozīmē, ka pareizi ir atbilde. Ir pareizi. Tā ir Dānija. Valsts maza saliņa, uz kuras praktiski visas sadalītas smukos pleķīšos, lai audzētu labību un visu pārējo, ko Dānija labi māk. Jums ir 840 punkti. Redz, kā viss izšķirās pēdējā jautājumā. Ar to es jūs arī apsveicu. Jūs esat finālā. Paldies. Labs, jā. Visi labs. Madara, man no sirds ir žēl, bet spēle ir spēle par 10 punktiem. Tavs revanšs neizdevās. Ko vēl var izdarīt, Madara? Varbūt pēc 3 gadiem atkal nākt, jā? Es domāju, ka nākamreiz es bumbiņas izvēli dotu Pēteru rokās, lai viņam ir jādzīvo šo lēmumu. Bet es domāju, ka kopumā bija ļoti jauka spēle un mēs esam ļoti apmierināti. Ļoti apmierināti. Vēl jau vairāk, manuprāt, ka pēc manas izpratnes kaimiņu būšanās ir tā. Ja kāds kaut kur kādā situācijā ir pārāks, nosacīti, tad viņš to kompensē, piemēram, ar kaut kādu ballīti vakarā. Uzsaucījums, respektīvi, ja? Jā. Pēdējā jūs esat finālā. Esat apmierināti ar rezultātu, ar norisi, ar komandas biedriem, ar procesu? Godīgi sakot, bija negaidīti labi, jo mēs kopā neesam tik ļoti nespēlējuši, ne mums nekāds, teiksim, konkrēts taktikas bijis sarunāts, bet bija laba komandas spēle, manuprāt. Aha. Kā būtu, ja būtu brālis Anda vietā? Es domāju, būtu tikpat labi. Būtu tikpat labi. Skatītāji, varbūt Madarai ir jādod 3. piegājiens daudz ātrāk nekā pēc 3 gadiem. Balsojiet par viņu. Izņā rakstiet lieciet atstarp, tad ciparu 1 un uz numuru 159. Ar Pēteru mēs redzēsimies noteikti finālā, bet arī par viņiem varat balsot, jo kas zina, varbūt viņš savāks visvairāk balsu un piedalīsies mūsu skatītāju simpātijas spēlē, kas būs sezonas pēdējā spēle. Izņā rakstiet lieciet atstarp, tad cipariņu 2 un uz numuru 159. Zvaigznes ABC dāvā labas grāmatas. Citādie, tas ir lielais bestsellers, ja? Šī izvēle noteiks tavus draugus, šī izvēle noteiks tavas domas, šī izvēle noteiks tavu dzīvi uz visiem laikiem. Skan skarbi. Varbūt ir jāizlasīt. Un pasaules bestsellers patiesība, kas jāzina katram par ilgtermiņa veselību. Ja? Labi, dzīvojiet veseli. Paldies, skatītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā brīnišķīgajā pirmdienas vakarā, bet mēs noteikti tiekamies tieši pēc nedēļas. Mums jānoskaidro otrs finālists. Līdz nākamajai pirmdienai. Atā!